Nu, te ir, piemēram, tas man atmiņā šis skats, jo man bija tikko aizgājis avārijā bojā brālis ar savu dēlu. Un baznīcā bija šis skats, kad ieskrien Marija un domā, kad Juris ir beigts. Nu, bez šaubām, aktieris jau strādā uz savām rētām. Un man tas skats bija, jūs jau redzat, strādāju. Un man prasīja reizes otrais, trešreiz, un bez šaubām otrais jau tas tā vairs ne. Viņš teica, nu, viņa sevi žēlo, nefilmēsim tālāk. Viņa sevi saudzēja ar Gunāru, tai pašā. Klēns jau mani zināja, kad es esmu ļoti kautrīga. Viņš teica, nu, pamēģiniet, kā jūs tur darītu tagad. Nu, pamēģiniet. Un to kadru viņš arī atstāja filmā. Es to Gunāru tā kā vilināju ar to bizi. Nu, gan Gunārs bija kautrīgs, gan es. Gunārs bija ļoti kautrīgs partners. Kautrīgs tādā labā nozīmē, tādā pietātes nozīmē, tādā cēlā nozīmē. Viņš, ja man, teiksim, teātrī daudz, mani lielie kolēģi, teiksim, spēlēja ar pārākumu, skatījās ar vienu acu, kā es to daru, un tā nonicināja arī, Gunārs nekad to neatļāvās. Un to kadru arī atstāja filmā. Nu, reku smuki, te man ir šitās man liktenīgas bildes, tas ir pārgājiens uz jauno teātri, no vecā teātra. Te es esmu gaidu savu zani, esmu 7. mēnesī, tā kā mans bērns arī te iet uz jauno teātri. Tas ir tādas vēsturiskas bildes ar mīļo skaisto Valentīnu kopā. Un te ir Kalni Jivar kaut kāds blakus darbiņš, ka viņš man bokseri spēlē, un te ir mana Uljana Gromova no reku Becerīgā mēs jājam ar visiem zirgiem tur, un te mēs esam Rundāles pīlī. Tūlīt Lolitai svinēsim lielo jubileju. Es rītā eju uz Lolitas jubileju sveikt, jo mēs vēl visas vēla meitenes esam ierindā. 2 jau vairs nav, tai skaitā man Pētera un Pauliņa vairs nav šai saulē. Jūs redzat, cik liktenīgi kadri palikuši no mūsu kāzu skatiem. Te mēs kaujamies, visus jau nu nepaskatīsimies. Te es esmu Eidi iegrūdusi dīķī. Bet, ja kādam trolejbusā tam jaunietim parādītu šo bildi, viņš ļoti iespējams, ka teiktu, ka Spānijā te vai... Jā, nu, lai jau saka, ko grib, jā. Man jau tētiņš arī teica, man māsas ir blondīnas, es kaut kur to bildi parādīšu. Es esmu vienīgā tumšmate un brāļi bija. Tā jau redz, cik es skaisti jāja mums piedāvāja ar Rolitu palikt uz sacensībām. Mēs bijām tā ietarnējušās, nu, te paši gūstini, paši apbalvo slavenais teiciens. Un te buču kadrs slavenais, kur es jau stāstīju arī grāmatām, un šķiet, ka tantes, tas bija 6 no rīta Rudzlaukā, Tallinā filmējām. Tantes sanāca sakāpa kokos, lai redzētu visu, kā tas viss tur notiek ar bērniem uz rokām, un tie bija tik jauki laiki. Nu, ar kaut kādiem butaforiskiem ierošiem šāvām. Nu, te ir mans slavenais leciens, kā es jums teicu, pirmā kāda daļa. Es jau gribēju lekt uzreiz tam zirgam mugurā, bet tas meistars saka, nē, ielauzīs zirgam muguru, nedrīkst. Tad šo pirmo lecienu daļu es lecu uz zirga, uz tā brezenta, kur turēja 12 vīri, visi skatās, kā tā deģa lido, nenotur, un man sasit papēdi, un tas man šķīps līdz vecumam, tas papēdis. Un te ir otra daļa kadram, es stāvu uz sedliem, montējās kadrs, es lecu uz augšu, cik vien augstu var, un tad kritus, jo zirgs jāsatver ar šīm vietām, nedrīkst muguriņu viņam traumēt, vispirms no sāniem ar ikriem jāsatver, un tikai tad drīkst divani piezemēt. Un pēdējā kadrā man dzirdziņš aizgāja, kāds parāva ātrāk vārtus, un es nokritu un dabūju savu to briesmīgo sitienu.